Interesanta situācija tajā pasaules daļā, kur kreisie nosaka toni. Tie, kuriem grūti identificēties pie kāda dzimuma, nespēja pat uz tualeti aiziet, kā mums Selma stāstīja. Kā arī izjūt fiziskas sāpes, ja kāds nepareizā formātā tos uzrunā, pieprasa savu telpu it visā. Bet sportā ir nedaudz savādāk. Olimpiskajās spēlēs vīrieši, kas jūtās kā sievietes, piedalās pie sievietēm. Otrādi tas nestrādā, neskatoties uz apgalvojumu, ka dzimumam nav nozīmes. Bet tie, kas nebinārie un ikdienas dzīvē pieprasa īpašu uzrunāšanu, piedalās pie sava bioloģiskā dzimuma, kaut gan paši saka, ka tam nav nozīmes. Interesanti, ka neviena šāda sieviete nemēģina startēt pie bioloģiski pretējā dzimuma, kā arī nebinārie nepieprasa, lai izceļ atsevišķu kategoriju, ka nesanāk, ka uz to pārceļās visi tie, kas nav identificēti kā bioloģiskās sievietes vai vīrieši. Kā var redzēt, visiem, kuri nevar noteikt piederību, lielākas grūtības sagādā iešana uz tualeti, nevis dalība Olimpiskajās spēlēs.